Šovakar es gribu lēnām izstaigāt cauri idejai, kas šķiet vienkārša, bet patiesībā ir mūsdienu pasaules arhitektūra. Tā ir iemesls, kāpēc neviens vairs neceļas. Tā ir iemesls, kāpēc politika izskatās pēc teātra. Tā ir iemesls, kāpēc cilvēki ir izsmelti, bet paklausīgi. Tā ir iemesls, kāpēc nekas nemainās. Un ideja ir šāda: strādnieks ir pazudis. Nevis bezdarbnieks, bet pazudis kā identitāte, aizvietots, izdzēsts no mūsdienas sabiedrības sirds, un viņa vietā stāv patērētājs. Tas ir viss noslēpums. Bet ļaujiet man sākt maigāk. Pēc Otrā pasaules kara, no 1945. gada līdz, 1975. gadam, katra individuālā sabiedrība, vai tā to atzina vai nē, pieņēma Marksa priekšnoteikumu. Viņi to nesauc par komunismu, viņi to sauc par demokrātiju, sociālo labklājību, sociālo līgumu. Bet būtībā strādnieks kļuva par sabiedrības organizējošo vienību. Strādnieki saņēma pensijas, strādnieki saņēma bezmaksas universitātes, strādnieki saņēma valsts veselības aprūpi, strādniekiem bija arotsabiedrības, kas varēja apturēt valsti, strādniekiem bija šķiras apziņa. Tas nozīmē, viņi saprata sevi kā grupu, kā kolektīvu organismu, kas spējīgs pieprasīt taisnīgumu. Tas bija zelta laikmets. Tas bija īss, varbūt 30 gadi, bet tad, 80. gados, elīte saprata kaut ko bīstamu. Uz strādnieku centrēta sabiedrība kļūst pārāk vienlīdzīga, pārāk taisnīga, pārāk stabila, pārāk nehierarhiska. Un ja tu esi elīte, vienu lietu tu nevari paciest – vienlīdzību, jo vienlīdzība izšķīdina varu. Tāpēc 80. gadi nebija tikai Tečere, nebija tikai Reigans, nebija tikai neoliberālisms. Tie bija elītes sacelšanās, un 80. gadu uzdevums nebija paplašināt kapitālismu. Nē, tas bija iznīcināt strādnieku kā politisku kategoriju, jo strādnieks var organizēties arotsabiedrībā, streikot, sarunāties, lamāt rūpnīcas īpašnieku, sagrābt ražošanas līdzekļus, balsot par pārdali. Patērētājs to nevar, tāpēc strādniekam bija jānomirst. Ļaujiet man to atkārtot, jo tas ir gadsimta eņģe. Strādniekam bija šķiras solidaritāte, patērētājam ir skaudība. Strādnieks saka mēs, patērētājs saka es. Tātad 1950., 60., 70. gados valsts solīja, ja tu esi pilsonis, es tev dodu mājokli, izglītību, darba stabilitāti, pensiju. 80. gados valsts solīja, ja tu esi pilsonis, es tev dodu izvēles, zemes cenas, preces. Šī maiņa šķiet maiga. Tā ir vismaigākā pārmaiņa mūsdienu ekonomikā, jo patērētājiem nav vajadzīga politiskā apziņa. Patērētājiem vajadzīga vēlme. Tev nav jāorganizējas arotsabiedrībā, lai nopirktu kurpes. Tev nav vajadzīga šķiras solidaritāte, lai nopirktu telefonu. Tev nav vajadzīgs biedriskums, lai ritinātu bezgalīgas bildes ar cilvēkiem, kurus tu nicini. Un šis klusais, jautrais, mirdzošais nogalina revolūciju. Tagad es gribu, lai jūs vēlreiz izspēlējat domas eksperimentu. Tu dod katram studentam $1,000,000. Sākumā viņi smaida, tad viņi pērk mājas, automašīnas, dīvānus, tad viņi publicē bildes, tad visi pārējie pērk lielākas mājas, lielākas mašīnas, eksotiskākus ceļojumus, spožāku sadales tehniku. Tad pienāk parāds. Parāds ir ķēde, bet atšķirībā no visām ķēdēm, parāds šķiet izvēlēts, pacietīgs, pašuzlikts, un tu necelies pret ķēdēm, kuras izvēlējies. Vai ne? Tātad strādnieku sabiedrībā politiskā identitāte balstījās uz šķiras sadarbību, arotbiedrību zālēm, streikiem, sarunām, kolektīvām sarunu tiesībām. Patērētāju sabiedrībā identitāte balstās uz prestižu, kam ir lielāks ekrāns, bagātāks ceļojums, spožākas kāzas, dziļāka hipotēka, tīrākā plūsma. Patērētājs kļūst par influenceri vēl pirms šis vārds pastāvēja, un ietekme ir solidaritātes pretstats. Ietekmēt nozīmē spīdēt spožāk, nevis pievienoties. Iesim dziļāk psihē.
Saskaņā ar strādnieka loģiku, satiekot citu cilvēku, tu vaicā, vai viņš ir godīgs, uzticams, laipns, kāds, ar ko es varu stāvēt blakus. Saskaņā ar patērētāja loģiku, tu vaicā, kas viņam pieder, cik viņš pelna, vai viņš var pastiprināt manu tēlu, vai viņš var mani apkaunot, jo viņam ir vairāk. Tā ir verdzības pilnība. Nevis tāpēc, ka kāds sagrābi tavu ķermeni, bet tāpēc, ka tu pats nodod savu iztēli. Tu brīvprātīgi pārstāji domas brīvību vispār. Vergi ceļas, patērētāji izrādās. Tātad līdz 20. gadsimta beigām elīte saprata kaut ko pārsteidzošu. Ja tu pārvērti katru pilsoni par mikro uzņēmēju identitātes jomā, publicēšanu, kuratorēšanu, izrādīšanos, pirkšanu, uzlabošanu, tad sacelšanās kļūst matemātiski neiespējama. Ne morāli, ne mehāniski. Patērētāja sabiedrība nevar sacelties, jo katrs indivīds ir pārāk aizņemts ar savas mazās, nopirktā tēla salas aizstāvēšanu. Un ja sacelšanās tomēr sāktos, pirmās bailes nav algas zaudēšana, bet Wi-Fi zaudēšana. Ļaujiet man to padarīt tumšāku. Kad strādnieks dominēja, skola pastāvēja, lai paplašinātu apziņu. Tu lasīji dzēju, studēji vēsturi, mācījies argumentēt, cīnījies ar Nīči un Marksu. Nevis tāpēc, ka tas palīdz CV, bet tāpēc, ka tas palīdz dvēselē. Tagad skola ir prestiža signālu tirgus. Kura speciālitāte man dod darbu, kas dod māju, ko es varu nofotografēt, lai pierādītu, ka nezaudēju. Izglītība vairs nav mācīšanās, tā ir šķirošana. Ja tev neizdodas, tu nejūties muļķis, tu jūties nabaks, un kauns ir daudz spēcīgāks par neveiksmi. Tāpēc patērniecība nomierina vairāk nekā jebkura policijas valsts. Policijas valsts biedē tevi, patērniecība glaimo tevi. Un glaimoti cilvēki paklausa daudz labprātīgāk nekā nobijušies. Tagad nevienlīdzība. 70. gados ģenerāldirektors pelnīja varbūt 20 reizes vairāk nekā strādnieks. Šodien 200-300 reizes vairāk. Atšķirība nav naudas, tā ir arhitektoniska. Jo, kad nevienlīdzība kļūst dievišķa, nepieskarama, gaidīta, estētiska, tā pārstāja izraisīt sacelšanos. Tā izraisa tieksmi. Strādnieki redz miljardierus nevis kā ienaidniekus, bet kā veidnes. Strādnieks redz netaisnību, patērētājs redz iespēju. Tātad tagad jūs saprotat, kāpēc miljardierim jābūt pielūgtam. Jo ja miljardieris kļūst par ļaundari, patērētājs atceras, ka viņš ir strādnieks. Un brīdī, kad viņš atceras, ka ir strādnieks, elite zaudē kontroli. Tāpēc patērniecība ir patstāvīga neirāla sedācija. Patstāvīgais čuksts, ka tu gandrīz esi tur, gandrīz luksusā, gandrīz slavenībā, gandrīz pietiekami bagāts, lai izbēgtu no solidaritātes. Tā ir skriešanas ceļš, kas maskēts kā sapnis. Tagad filozofiskais galapunkts. Francisu Fukujamu izsmēja par to, ka teica, tās ir vēstures beigas. Bet viņš bija taisnīgs nevis tāpēc, ka miers ir sasniegts, bet tāpēc, ka sacelšanās ir izšķīdināta. Vēsture marksisma skatījumā beidzas ar materiālo cīņu, bet patērētājs necīnās. Viņš atjaunina lapu, viņš nogrūž, viņš pasūta, viņš nemaršē, viņš ritina. Kā izveidot revolūciju, kad cilvēki pārbauda baterijas procentu biežāk nekā algas procentu? Nevar. Tā ir pilnība. Patērniecība ir sistēma, kurā cilvēki labprātīgi iesloga sevi vēlmēs. Strādnieki ceļas, jo cieš, patērētāji neceļas, jo cer. Cerība ir būris. Vieglāk ir badināt cilvēku, nekā liekt viņam skaudību. Tātad, kā izskatīsies nākamais ceturksnis gadsimta šajā sistēmā? Ne sacelšanās, ne marksistiska korekcija, ne proletariāta rītausma, bet mirdzošs klusums. Cilvēki sacenšas par simboliem, nevis tiesībām. Cilvēki salīdzina garderobes, nevis algas. Cilvēki pazūd pašvērtējumā, nevis šķiras vērtējumā. Strādnieks bija pilsonis,
Patērētājs ir klients, un klients nevar gāzt veikalu. Tāpēc elite apgrieza 20. gadsimta darījumu. Viņiem nav jācenzē tevi, jo viņi var novērst uzmanību. Viņiem nav jāķēdē tevi, jo tu pats sevi ķēdē pie tieksmes. Kad tavs sapnis ir izdarīt vairāk nekā citiem, sacelšanās kļūst loģiski neiespējama, jo sacelšanās prasa kolektīvu iztēli, bet patērniecība iznīcina kolektīvo iztēli saknē. Tu nevari organizēties arotbiedrībā pret savu atspulgu. Tāpēc ļaujiet man klusi noslēgt. Marks bija taisnīgs, bet ne tā, kā mācību grāmatas saka. Strādnieks bija centrā īsu brīdi, tad noņemts, nevis nogalināts, bet smalki pārveidots, un patērētājs smaidošs, ritinošs, izrādošs, parādā, kļuva par pilnveidoto subjektu. Ne piespiests, ne nobijies, ne paklausīgs, labprātīgs. Un tieši tāpēc nekas nemainās.